Čau visiem! Šī ir kārtējā sērija par motoru. Bet, ja jums interesē šāda veida saturs, tad man ir vairāki YouTube kanāli par tehniku. Vienā no tiem es publicēju video dienas grāmatas par savā īpašumā esošajiem automašīnām, to remontiem un dažādiem darbiem un notikumiem, kas ar šiem auto notiek. Iespējams, atradīsiet ko noderīgu. Ir arī vēl Telegram kanāls, saites uz šiem kanāliem es ielikšu apakšā aprakstā. Un, protams, ja ir intereses arī nākotnē, var abonēt kanālus. Pirms galvas uzlikšanas ar pulksteņu veidu indikātoru mēru augšējo un apakšējo maiņas punktu, lai varētu kloķvārpstas skriemelī iestrādāt precīzas atzīmes. Šī precizitāte galvenokārt ir vajadzīga, lai varētu kopumā iestatīt precīzu gāzes sadalas mehānismu darbību, lai varētu saregulēt vārstus un arī citām darbībām, kas saistīts ar gāzes sadalas mehānismu ar aizdedzes iestatīšanu. Aizdedzes iestatīšana ir aktuāla karburātora motora gadījumā vai mono iešpreces gadījumā, bet jebkurā gadījumā tas ir diezgan būtisks moments, diezgan būtisks darbs, kuru vajadzētu izdarīt. Galvas skrūves izmantošu vecā parauga ar 19. galvu skrūvējums salasīju no lietotām skrūvēm. Vislabākās, kuras atbilst izmēriem, kaut gan izmēri nekur tehniskajā literatūrā tā īsti nav norādīti, tāpēc var orientēties daudz maz pēc statistikas. Garums viņām 11,8, 11,9 līdz 12 mm. Šī ir 11,9 mm, principā viņas visas 11,9 mm. Un jāpārbauda arī vītne ir ar šo te vītņu moduli
tādā veidā var saprast arī, vai vītne ir stiepusies. Mēs var paņemt, kā paraugu jau izstieptu. Te būs atšķirība, ka neies vairs robiņos. Šeit jau ar acu var redzēt, ka ir skrūve tievāka, bet arī tādos gadījumos, kad vītne daudz maz vienmērīgi ir izstiepusies, tad ar šo te var konstatēt, vai vītne ir stiepusies. Tātad mēra gan garumu, gan arī vītnes moduli pārbauda. Atšķirības starp jaunā parauga, šis ir ar 12. atslēgas skrūvējums. Brīnums, tā varētu teikt. Ir arī ar tortu skrūvējumā šīs galvas skrūves. Jaunā parauga viņas var nopirkt arī jaunas, kā šīs, tā ir ar tortu, bet šīs te vecā parauga skrūves vairs tā īsti nopirkt jaunas nevar. Neesmu nekur redzējis, iespējams, kad kāds privātais kādreiz, ka no krājumiem tirgot, tad varētu arī nopirkt. Tāpēc nekas cits neliek kā meklēt no lietotajām skrūvēm. Salīdzinājums ir šāds, ka šeit var redzēt, skrūve ir diametrs no galvas līdz vītnes daļai vienāds un aiziet nedaudz tievākas vītnes daļa. Šeit ir pie galvas resnāka daļa, tad tālāk aiziet tievāka un tad vītnes daļa kā nedaudz resnāka. Bet visādi būtiskākā atšķirība pēc galvas atslēgas ir arī vītnes daļas garums. Šeit vītnes daļas garums ir 30 mm, bet šeit ir 72 apmēram, vairāk kā divreiz vairāk. Un tik gara vītne žiguļa klasikas blokam nav vajadzīga. Šī te daļa, kas ir garāka, viņa ir iespējamā daļa, kas var stiepties. Ja šai skrūvē var stiepties tikai šī daļa, tad šai skrūvē te vēl ir tikpat vairāk klāt daļa, kur vēl var stiepties. Šī skrūve visdrīzāk būs švakāka pie vienādas cietības. Tāpēc es labāk izvēlos tomēr vecā parauga ar kārtīgu 19. atslēgu skrūvējumu.
pārbaudu sadalas vārpstas korpusa, tautā tā saukto špilku garumu, lai nav tā, ka viņas ir pārāk garas un pievelkot vārstu vāku, viņas iespiežās vākā. Tāpēc pārbaudu sākumā vienkārši pakustinot vārstu vāku, vai krāsā paliks nospiedumi, samainu vajadzīgo špilku, un pēc tam pārējās špilkas galus nosmērēju ar hermētiķi, un tad pārbaudu, vai šis hermētiķis paliek uz iekšējās daļas vārstu vākam, un vajadzīgās špilkas samaina pret atbilstošāka garuma. Šādas darbības ir vajadzīgas tad, kad šīs špilkas ir savāktas no daudziem motoriem, izvēlētas labākās, un nav zināms īsti garums. Arī nekur tehniskajā literatūrā, arī nekur internetā tā īsti neatrada kādus izmērus, kādām viņām būtu jābūt. Tāpēc tas viss tiek darīts procesā un piemeklētas arī šādā veidā pēc vajadzīgā garuma, tā, lai viņas nespiežās vākā un tā, lai viņas nav pārāk īsas, lai var pievilkt sadās vārpstas korpusu.
šādi centrējās šis blīvslēgs kopā ar vāku. Ar skrūvgriezīti, kurš ir ar apaļām kantēm, kurš nav oss, ievada un mierīgi, bez blīvslēgas sabojāšanas uzvērt uz kloķvarpstes. Sparžatam šeit ir atzīme, un šī atzīmē jābūt ir uz augšu pret galvu, tad, kad 1. un 4. virzulis ir augšējā maiņas punktā. Tad, kā man patreiz ir uzlikts, 1. 4. virzulis ir augšējā maiņas punktā, un sparžatam jābūt ir atzīme uz augšu. Nav jābūt precīzi, ka atzīmēm uz gāzes ielas mehānismu, bet jābūt virzienam uz augšu. Liek uz zilo vītnes fiksātoru bez fanātisma. Nē, tikai vītnes pašu galu.
sāku skrūvēt špilkas un atcerējos, ka neesmu nohermetizējis vītnes. Jo sevišķi šīm te 3 špilkām un jo sevišķāk šai te garajai, jo šeit ir caurējošs šurbums, kurš savienojās ar galvas skrūves šaktu, no šejienes pat var redzēt galvas skrūvi. Un arī šīs augšējās savienojās ar šaktām sadals vārpstas korpusam, droši labāk nohermetizēt, jo sevišķi šo te apakšējo, jo eļļa var sūkties no vītnes un tecēt virsū izplūdes kolektoram un regulāri būs eļļas izgarojumi. Gāzes sadales mehānisms ir salikts un ķēde ir nospriegota. Process ir šāds. Vispirms kloķvārpstu pagriež tā, lai sapasētu šīs te abas atzīmes uz kloķvārpstu zobrata, šeit tāda gara atzīme, ar šo te bloku pielējumu. Pielējums ir diezgan plats, bet jācenšās ir pagriezt tā, lai šī te atzīme būtu pa vidu pielējumam. Protams, ka šādā te veidā, kad nost ir vāks un var no priekša ļoti labi visu redzēt, ir viegli šīs te atzīmes sapasēt. Kad priekšā ir arī vāks un tiek likts ar vāka atzīmēm un skriemeļa atzīmi, tad arī ir to izdarīt viegli, kad motors nav iekš mašīnas. Kad motors ir mašīnā, tad ir grūtāk to visu redzēt, bet var ņemt palīgā spogule. Nākamais dabas procesā ir savietot šīs te atzīmes sadalas vārpstai. Sadals vārpstas zvaigznē šeit ir rūpnīcas atzīme iedobīta. Šī te garā atzīme ir jau uzlikta iesista pēc šīs te regulējumās zvaigznes izgatavošanas. Regulējumā zvaigzne ir šāda te, sastāv no 2 daļām. Ārējā daļa ir saistīta ar ķēdi un visu mehānismu.
un iekšējā daļa ir saistīta ar sadales vārpstu. No rūpnīcas tiek izmantoti šādas te zvaigznes, zobreti, tieši tāds pats arī kā šeit uz starpvārpstu, bez regulēšanas iespējām. Ja bloks tiek nofrēzēts, noslīpēts zemāks, un arī galva tiek noslīpēta, nofrēzēta, lai palielinātu kompresijas pakāpi, tad jo sevišķi ir vajadzīga šāda te regulējamo zvaigzne, jo mainās šis te kopējais attālums un kopējais šis te biezums, bloks paliek zemāks. Principā pareizāk būtu sakot, šīs te sadales vārpstas asas un kloķvārpstas asas attālums mainās, viņš vienotrai tuvāk. Un līdz ar to nobīde šeit ir diezgan ievērojama, tāpēc arī ir vajadzīga. Un kā šajā gadījumā, kad nesapas šīs te atzīmes, jāsapas ir ar šo te pielējumu uz sadales vārpstas korpusu ar šo te augšējo atzīmi. Varbūt, ka īsti nevar redzēt video, bet šī atzīme stāv tā kā vairāk uz labo pusi, negluži aiz šī pielējuma, bet uz pielējuma, var teikt, malas. Tas nozīmē to, ka ir vēlāk vārstu aizvēršanās, atvēršanās, tā kā motors griežās pa labi, tad ir vēlāk. Ja šī atzīme stāvētu nekā vairāk uz šo pusi, tad būtu agrāk. Bet izmantojot standartu šo te zvaigzni, kurai nav regulēšanas iespējas, ja ir izvēle likt vēlāk vai agrāk, tad noteikti jāliek agrāk. Tad jāliek viņa šeit vairāk ir uz kreiso pusi. Tad motors būs uz vidējiem un augstākiem apgriezieniem atsaucīgāks, dinamiskāks. Ja liek vēlāk, kā šobrīd šeit ir sanācis, ka šī te atzīme ir nobīde vēlāk, tad motors būs tā kā gausāks, tāds muļīgāks, nebūs tik atsaucīgs uz akselātoru. Un tieši tāpēc arī ir vajadzīga regulējamā zvaigzne, lai varētu precīzi salikt gāzes sadales mehānismu. Nākamais darbs procesā ir atskrūvēt šīs skrūves, lai atbrīvojās šīs te daļas viena no otra, un aiz skrūves šīs te pagriezt sadales vārpstu uz kreiso pusi, lai šī te apakšējā atzīme nostājās pretī pa vidu šim te pielējumam. Un tad tālāk nofiksēt visas skrūves, un process ir pabeigts. Šī tikai tā kā viena šī te regulēšanas, šis te regulēšanas princips, pareizāk sakot. Ir vēl arī citi veidi, kā to darīt, šis ir pats vienkāršākais. Bet par citiem veidiem citā video, šī ir Šņivas dienas grāmata, principā nebija paredzējis tik daudz stāstīt arī šī te video ietvarā pa šo te tēmu. Tagad turpināšu saregulēšanas procesu, un tad jau varēs tālāk likt kopā vāku, eļas karteri. Saregulēju sadales vārpus, tagad var redzēt, kāda ir atšķirība apaļā iedoba pret šo te garo atzīmi.
Un šādā veidā nocentrē blīvslēgu. Vāku nepievelk, atstāja viņu brīvkustībā un liek virsū skriemeli. Tādā veidā nocentrējot blīvslēgu. Un tagad var pievilkt vāku. Kad to dara, kad motors ir savā darba vietā mašīnā, tad vajag eļas karteri vai nu palaist nost, vai vispār ņemt nost, lai varētu nopozicionēt. Jo tā ir tā vislielākā problēma, kad eļas karteris ir klāt un ņem nost vāku, pēc tam liekot apakaļ, viņš sanāk vairāk uz augšu un blīvslēgs stāv šķībi un ļoti ātri izdilst nospriegotā puse, drīzāk apakšējā. Blīvslēgs ātri izdilst. Tāpēc varbūt, ja vāks tiešām stāv taisni, labāk ir mēģināt nomainīt tikai blīvslēgu. Bet, ja ir vajadzīgi ņemt nost vāku, tad noteikti to vajag darīt tā, ka eļas karteri, kad palaiž nost, vajag vispār noņemt. Šajās savienojuma vietās vajag nedaudz hermētiķu.
regulēšu vārstus, šim motoram to darīšu pirmo reizi, regulēšu ar taustu palīdzību, bet tikai tāpēc, ka nevar atrast savu pulksteņu veidu indikātoru rampu, jo ar taustu palīdzību regulēt vārstus nav tas labākais variants, jo tausts ir izjūta instruments, un izjūta instruments nevar būt precīzs, tas ir tikai aptuvens. Pats esmu kādreiz eksperimentējis ar taustu saregulēt vārstus, pēc tam ar indikātoru pārbaudu un atšķirību jau ir starp vārstiem. Jo arī rokerīts var nostāties dažādi iemesli, kāpēc var nejust šo te atstarpi. Tāpēc noteikti vajag regulēt ar precīzu instrumentu, ar pulksteņu veidu šādu indikātoru rampu. Rampas ir vairākas. Ir rampa, kura liekās virsū šeit uz un pieskrūvējās pie sadals vārstas šī te korpusa, nostiprinās. Un tad katram vārstam ir sava ligzda, kur ieliek šo te pulksteņu veidu indikātoru un regulē. Bet šīm te rampām parasti ir tieši saskara ar rokerīti, un tas nav tas labākais variants, tas nav precīzi tik ļoti, kā vajadzētu. Tāpēc labāk ir izmantot rampu, kur ir caur sviru. Ielikšu bildi noteikti. Un ar to jau var saregulēt ļoti precīzi. Ņivā ir atšķirās atstarps starp ieplūdes un izplūdes vārstiem. Ieplūdes vārstam ir 0,15 mm, kā tas ir žigulim, bet izplūdē ir 0,20, tāpēc man divi tausti šādi ieplūdē un izplūdē atsevišķi. Tā kā, ja sāk mācīties un pats kaut ko ar motoru darīt skrūvēt, tad var izmantot šādu te instrumentu, ja nav citas iespējas, bet tas tiešām nav precīzs instruments un ir jābūt ļoti talantīgam cilvēkam, lai būtu visas izjūtas vienādas. Tas ir milzīgs talants uz izjūtu līmenī. Iepriekš teiktajā nepieminēja diezgan būtiski niansi, ka regulējot vārstus ir jāievēro temperatūras režīms. Rūpnīcas noteiktie vārstu atstarpu izmēri ir jāiestata pie detaļu temperatūras plus 20 grādi pēc Celsija. Ja temperatūra būs lielāka vai temperatūra būs mazāka, kā piemēram ziemas laikā būs zem šiem 20 grādiem un iespējams pat mīnus temperatūras, tad šīs atstarpes vairs neatbildīs. Un vēl var pieminēt to, ka šī iestatīšana ar taustu palīdzību ir noderīga kā sākotnējā iestatīšana, kā manā gadījumā, kad motors vēl nav mašīnā. Pēc tam jau, ka motors ir izsildīts un viņš ir darbojies, tad arī var pārregulēt visu ar indikātoru palīdzību. Vārstu atstarpes ir saregulētas. Regulējot ar taustu palīdzību, process ir diezgan darbietilpīgs un arī pacietības prasīgs. Jo sevišķi, ja šīs te regulēšanas skrūvis ir ar sadilušu vītni vai arī ar sabojātu vītni, vai visdrīzāk būtu izstiepta vītne pārvalkot, tad ir tāds efekts, ka ar kontūru uzgriezni pievelkot šo te regulēšanas skrūvi, viņi paceļās augšā un atstarpi izmainās. Tad ir jādara tā, ka viņi vispirms noskrūvē zemāk un tad pievelk un mēra. Viņi nostāsies augstāk, bet šādā veidā ķert 0,15–0,20 mm ir ļoti darbietilpīgs un pacietības prasīgs pasākums. Es izmeklēju labākās šīs regulējumās skrūves, kādas bija saimniecībā no daudziem kompaktiem, bet tomēr viena arī tāda, kur ir pastiepusies vītne vai pabojāta vītne, un arī ir šis te efekts, kad viņa paceļās augšā. Uz acu to diži redzēt nevar, jo tie ir milimetri desmitdaļas, bet pietiekoši, lai būtu grūti noķert
vajadzīgās 0,15, 0,20. Regulējot ar pulksteņveidu indikātoru, var uz indikātoru redzēt šo te izmaiņu, velkot kontūru uz griezni, un tad var arī piekoriģēt. Lai procesu atvieglinātu, es iepriekš jau uzliku atzīmes uz kloķvārpsta šķīvja, gan augšējais mājiņas punkts 0 grādi, gan arī apakšējais mājiņas punkts. Un tad sanāk pēc principa, sākumā regulē augšējā mājiņas punktā 0 grādos 8. un 6. vārstu, pēc tam pagriež pa 180 grādiem un regulē 4. un 7. vārstu. Un tie arī atbilst 180 grādiem. Pēc tam pagriež vēl par 180 grādiem un regulē 1. un 3. vārstu. Tas atbilst 360 grādiem. Un tad vēlreiz pagriež pa 180 grādiem un regulē 5. un 2. vārstu. Tas atbilst 540 grādiem. Izklausās varbūt sarežģīti, bet būtībā nekas sarežģīts nav. Ja saprot procesu, un saprast procesu nav arī īpaši grūti. Šie te 180 grādi, tāpēc, kad sākumā pagriež 0, pēc tam pagriež pa 180 uz apakšā mājiņas punktu, pēc tam pagriež vēlreiz pa 180, sanāk atkal augšējais mājiņas punkts, pēc tam pagriež vēl pa 180, atkal apakšējais mājiņas punkts un tā tālāk, kamēr sanāk 540 grādi. Vēl jāpiebilst, ka pēc sākotnējās vārstu saregulēšanas ir vēl vairākas reizes jāpārbauda, lai būtu pilnībā pārliecība, ka tiešām atstarpes ir tausta regulēšanas ietvaros tiešām atbilstošas. Ja regulē ar pulksteņveidu indikātoru, tad arī tad vajag pārbaudīt vairākas reizes. Kopumā es pārbaudīju 3 reizes, no kurām 2 video ietvaros. Šodien vēlreiz visu izgriezt caurumu pārbaudīju, ir pagājusi diena pēc pamata regulēšanas, bet nekad nenāk pa ļaunu pārliecināties, lai būtu pašam vismaz priekš sevis pilnība pārliecība par to, ka vārsti ir saregulēti. Viss ir sagatavots, lai uzstādītu ieplūdes un izplūdes kolektoru, bet blīvi tomēr izmantošu šādu te paranītu, var teikt klasisko, jo metāla paketē man nepatīk šīs vietas izplūdes kanālos. Sanāca diezgan tuvu pafrēzēt ārā, lai salāgotu blīvi ar kanāliem pie šīs te ribas, šī te izpresējuma tāda, kurš tad arī tas blīvējošais elements. Un visdrīzāk, tad, kad blīva būs saspiesta ar vajadzīgo spēku, pievelkot kolektorus, iztaisnosies šī te daļa un varbūt pat ienāks bišķiņi kanālos iekšā. Un man tas galīgi nepatīk. Paredzēt to nevar, viņu var pieskrūvēt, pēc tam skrūvēt nost un skatīties, kā viņa saspiedusies. Vēl ir iespēja ar endoskopu, bet ja ar endoskopu arī paskatās un saprot, ka viņi tomēr ir ienākuši kanālos, tas nozīmē to, ka ir jāskrūvē viss nost un blīva jau būs sabojot, viņa jau būs nospiedusies. Un tāpēc es tomēr viņu neizmantošu. Izmantošu klasiskā tipa.
Atšķirības vārstu vākos karburātoru motoram un iešprices motoram. Tātad šis ir 21, 214, šis vāks ir no 21, 213, bet tāds pats vāks arī ir klasikas Žigulim. Atšķirība ir šajos te stiprinājumos, kur ir pielikts pievads karburātora akselātora svirai, bet iešprices vākam nav šāda te kronšteina. Un pats galvenais, pati lielākā atšķirība šajos vākos ir, ka inžektora motoram ir dubultais vāks. Iespējams, ka varēs arī pat redzēt, šeit ir tā kā vāks, iekš vāka. Viņi ir dubultā. Teikt, viens vāks, bet sastāv no diviem šādiem vākiem. Viens lielāks, viens mazāks un atrodas viens otrā. Tas ir darīts priekš tā, lai tā kā būtu klusāks motors kopumā, lai mazāk skaņa iziet caur vārstu vāku un lai būtu kā arī mazāka skaņa, nebūtu tik spalga skaņa strādājot motoram visdrīzāk. Bet cik tas īsti ir realitātē, tas ir cits jautājums.